Labs rīts jūs mājās māja pēdējā svētdienā. Vienā no vissaspringtākajiem periodiem it visa mācību gada ritumā, proti ieskaišu un eksāmenu laikā, raidījuma Izglītība un karjera radošā komanda devās uz Suntažu vidusskolu un arī uz Lauberes pamatskolu. Bet raidījuma otrajā daļā paviesosimies Limbažu pusē, kur šodien norisinājās profesionālās meistarības konkurss. Tādēļ atliek viņums novēlēt tik tiešām patīkamu skatīšanos. Mēs esam, mēs būsim, mēs paliksim. Nevelti šādu Kārļa Ulmeņa domu graudu par savas skolas moto ir izvēlējies Suntažu vidusskolas kolektīvs. Šogad skaistā skolas ēka, kas vēl aizvien atrodas Barona von Hānenfelda celtajā pilī, atzīmē jau savu 95. pastāvēšanas gadskārtu. Suntažu vidusskolā jau vairākus gadus mācību noslēgums nav iedomājams bez brīvlaišanas svētkiem. Sportiskas aktivitātes, liecība un mācību gadu laikā nopelnīto apbalvojumu saņemšanas pasākumu. Šis gads iesākās ar tādiem nopietniem pārbaudījumiem. Mums skolai bija akreditācija. Noakreditēja skolu ar kvalitātes zīmi. Tas nozīmē, paši eksperti atbrauc un pārliecinājās, ka skolā viss ir kārtībā, mācības notiek un mēs par to esam gandarīti. Esam pieteikušies un arī sākuši aktīvi darboties projektā Esi līderis un bijām jau pirmajās aktivitātēs. Un, kā teikt, līdz ar vidusskolas diplomu viņi saņems arī šī te projekta Esi līderis uzņēmēja darbībā arī apliecinājumu, ka viņš šo kursu arī apgūst. Jau 2 gadus mūsu interešu izglītības kolektīva gatavojās jauniešu dziesmu un deju svētkiem, un koris dziedāja sestdienās un svētdienās, repertuārs ļoti smags. Bet mūsu 5. un 9. klašu korīts dabūja 1. pakāpi un abās atlases kārtās veiksmīgi nostartēja un tiek uz dziesmu svētkiem, kā arī 3. un 4. klašu deju kolektīvs tiek. Mēs esam ļoti gandarīti par to, ka no 2012. gada mums Suntažos beidzot ir tā saucamais bērnu dārzs. Mums ir mazie suntiņi, 2 grupas mums ir, un tie mums atrodas un draudzīgi sadzīvo Suntažu internāta pamatskolas rehabilitācijas centra telpās. Līdz ar to Suntažos ir iespējams vecākiem savu bērnu izglītot no 1,5 gadiņa. Ar katru gadu mēs kļūstam aizvien vairāk, un pat jau esam 16. Otrā grupiņā ir 20 bērni. Caur rotaļu mēs mācāmies dažādas prasmes, zīmējam, līmējam, visu, un ja kāds saka, ka paši mazākie to nedara un tā kā nevar, tad mēs varam pierādīt, ka mēs varam. Mēs to daram tikai pa savam. Mums ir rotaļu laukumiņš ļoti skaisti iekārtots. Bērni labprāt tur pavada laiku. Mēs dodamies arī ciemos uz internāta skolas sporta laukumu, kur arī dažādas aktivitātes veicam. 45. pastāvēšanas jubileju šogad atzīmē Lauberes pamatskola, kas kā teritoriālā struktūra vienība kopš 2014. gada ir pievienota Suntažu vidusskolai. Gluži kā pēc pāris mēnešiem mazie stārķēni, kuri savu mājvietu raduši uz Lauberes pamatskolas jumta, dosies pārlidojumā uz siltākām zemēm, tā nākamā mācību gada septembrī Lauberes pamatskolā savas pirmās skolas gaitas uzsāks vismaz 3 ķipari, kur 28. maijā svinēja savu pirmo izlaidumu, beidzot pirmsskolas gaitas. Šodien gribam paldies teikt dziesmās, dejās, skanīgās visiem tiem, kas bērnu dārzā par mums mīļi rūpējās. Lai cik tālu vestu tā, ka patiks mums to līdzi nest, ne jau velti tēti saka, sākas viss no ABCs. Ko tu šo 3 gadu laikā esi iemācījies? Rakstīt, reiķināt, lasīt, krāsot. Vai tev patīk mācīties? Bišķiņ jā, bišķiņ jā, nē. Uz bērndārzu Lelda iet fantastiski, nevienu dienu. Es viņai saku, varbūt šodien neiesim uz dārziņu. Nē, mamma, mums šodien ir zīmēšana, tad mums ir dancošana. Tāds audzinātājs kā šeit, es nezinu. Es godīgi sakot brīnos, kā bērnus velk uz dārziņu. Šī skoliņa, es pateikšu, ļoti lieliska. Un uz pedagogi arī ļoti atsaucīgi. Ļoti daudz viņi iemāca un viss draudzīgi. Viss pretīm nākoši. Neko sliktu es nevaru pateikt par šo skolu. Es esmu pati šo skolu absolvējusi. Esmu tātad Lauberē dzimusi, augusi, un tāpēc es esmu par šo skolu ar visām 10.
Tāpēc, kad man šķiet, ka tajās mazajās skolās šie skolotāji ir ļoti cilvēciski. Lai gan Lauberes pamatskolā šobrīd mācās vien 35 bērni, tomēr gan vecāki, gan arī skolotāji ir pārliecināti. Lauberē skola ir ļoti nepieciešama un noteikti arī būs. Vasarā skolēniem atpūsties no skolas darbiem, uzkrāt jaunus spēkus, tāpat arī vecākiem, un satiksimies 1. septembrī.